Labrīt! Nu jau ir laikam 8. diena. Esam visi pamodušies. Esam Skaistkalnē un esam Skaistkalnē. Pārnakšņojām mājā, ko mums atvēlēja Mārcis. Paldies liels Mārcim. Un bija ritīgi jauki cilvēki. Uzticēja mums māju pie skaistās upes Mēmeles, kur redzēt pāri ir uzreiz Lietuva. Upei kā robeža. Vienkārši ideāli vietiņa. Un kā jūtamies labi. Pamodos jau agrāk, kā bija modinātājs uzlikts. Tas nozīmē, ka viss kārtībā, ķermenis ir atpūties. Nu ko? Jāiztaipās un jādodās ceļā. Šīs dienas galapunkts ir Gārsenas pils. Gārsenas pils bija galapunkts. Gārsenas pils šodien, ja? Šodien Gārsenas pils ir galapunkts. Un tur arī mēs nakšņosim pie skaistās pils. Pats būšu pirmo reizi tur, arī šeit esmu pirmo reizi, starp citu. Tā kā ir daudz kas jauns šajā ceļojumā, ir redzēts, ir uzzināts. Kaut kā tā. Labi, tad jau līdz vēlāk un tiekamies uz ceļu. 8. dienas starts aiz Iedāvi. Čau! Atā! Saulīt spīd, viss notiek, ir sutīgs, un šodien iespējami arī pērkona negaisi. Tā īsumā palaik ziņām, speciāli panorāmai, Didzis. Esam spriciņu pieturā, spriciņos iedīsim pirmās pusdienas šodien. Esam noparkojušies tā pa skaisto. Iedīsim kaut ko atkal, ko meģis sagādājuši un dragāsim tālāk. Nobraukt ir tagad precīzi 40,5 kilometri. Un vēl palikuši ir 61 kilometri šodien, ko nobraukt līdz galapunktam. Kaut kā tā. Diena skaista, ir karsti. Ir pretvējš, ir ko turēt atkal šodien. Kā tā. Pagaidām viss. Esmu palicis pagaidām viens. Dāvis man nolūdza. Viņam pa karstu. Grūti. Ir šodien, ja ir karsti arī. Ļoti karsti ir. Es nezinu, kā es turu. Bet ir jāiztur vēl palikuši tikai 10 kilometri vai 9. Kaut kā tā. Nav viegli. Nedabujām, paldies Dievam. Bet nevar saprast tagad. Ir tas kā... Juhu! Vēl jau nav. Svārs aizmūs. Daudz juhu bija. Ak, Dievs. Šitas te parāva man. Jā, ritīgi. Cik riebīgas asinis. Bet mums ir aptieciņā. Ej, to nos. Baigi, kā? Es jūtu, baigi labi iet un uzreiz tas te. Ja vajag strauji, jā, apmetās riņķī. Nu ko? Nevis esam, bet esmu galapunktā nonācis. Dāvis nonācis ar mašīnu. Un kaut kā tā. Mēs šodien velkam ķeksīšus, laikam vairāk un vairāk, kas ir izpildīts. Zemnieks ir bijis ķeksīts, trepi ir bijusi ķeksīts, pretvējš arī ir bijis ķeksīts.
Nu, tad mēs vēl smējām, ka mums vēl nav suņi uzbrukuši tā ritīgi un neesam nokrituši. Un lietas dabūts. Ir ķeksīts. Tur ir ķeksīts. Un, jā, pa kritieniem. Es iebraucot Gārsenes pilī, gribējos pakaļā ratu pabraukt, bet nepareiķināju to, ka man ir somas smagas aizmugurē un pārsēros. Un jā, un es nokritu. Tur jau vairs neko, nobrāsta ir mugura, elkonis tā kā tīnim. Pašam tā kā smiekli nāk, tā kā nē. Bet nu, ko tur izdarīs? Vairāk neko. Ir tik skaista pils aizmugurē, ka tas viss jau ir aizmirsies. Un. Kaut kā tā. Forši. Mēs ar Dāvu laikam šodien saulītē vairāk negribam. Paliksim ēnā, es tikai tagad bišķi paējos, lai var redzēt, cik skaista mums būs šeit. Gārsenes pils. Es par viņu gan neko nezinu vēl. Mēs paliksim nakšņot iekšā ārā, teltī nepaliksim, jo iespējams ir pelko negaiss šonakt, jo ļoti sutīgs šodien bija. Paliksim iekšā un kaut kā tā. Un tad arī vakarā papētīšu pils vēsturi. Kaut ko palasīšu pa viņu, lai zinu, kur es esmu palicis. Pagaidām īsumā. Visi tiekamies vēlāk. Nu ko, ārā līst, bet mēs esam zem jumtiņa. Esam pilī iekšā. Ejam ārpus padusē. Ejam uz virtuvīti. Cik augšā labs skats. Wow. Tur būs augsts. Tur ir augsts. Es zinu. Tur ir augsts. Esam pils pagrabā. Tur ir virtuvīte. Un čak to vienlaicīgi tā parasti. Nav tā parasti. Man ir ārpus sekars. Wow. Pītēšašas. Rimi? Tu diš pīt? Teik, man pārtika. Es ir sasatusi jau palikus pāri. Es šeit jāmet ārā. Ārā forša līst. Jā. Nu neko. Ēdīsim šovakar šašliku ar arbūzu. Bērdelis ar prusa kārā, kur vardas kakāt bezina kulu, jo palika žēl. Tas ir labs. Dāvi?
pusskūtais Vilmārs ar vantūzi uz žiguļa jumta rakā kaku, tāpēc, ka mamma jau sargana noķerkusties. Lasi tu tagad. Es poplēšu. Vilmārs ar luksuforu, krūmiņos, slīcina zivi, jo baigi gribās dirst. Tas tā no rīta jau. Ar luksuforu. Līgs krāns ar tīdzi, zīmuļu drāžamā vēdina pirdienu. Pēc kas sēgā bija caurums. Labrīt visiem! Ir 9. dienas rīts un izbraucam, esam jau modušies, kā redzam, un izbraucam no Gārsenes pils, nakšņojām pilī. Vajag dīvaini, bet šīs makšķernieks jau sēž no vakardienas šeit. Tā. Nakšņojām pilī, pirmo reizi. Sākumā domāju, ka būsim vieni paši, bet nē. Uzrādās vēl cilvēki no Madonas, kas cep maizīti. Visos tirdziņos pieejami. Par mums. Krāsoji. Par nakts mājām vēl nezinām. Bet par lietu gan mēs esam ļoti nobažījušies, jo šodien dabījām sākt vēlāk, jo diezgan spēcīgi līja jau no paša rīta. Mēs bišķi nogaidījām. Tāpēc starts šodien vēlāk. Šodien sākam precīzi 9:00. Tā kā stundu nopīt. Pērkons aiz muguras dulcina. Viss notiek. Kaut kādā. Cerēsim uz labu ceļavēju un bez lietas. Čau. Nu ko, esam piestājuši Siguldiņā. Izrādās pie Daugavpils ir arī Siguldiņa. Pilskalni. Un atradām šitādu vietiņu. Tepatās un pusdienosim arī šeit. Uzspēlēsim akordionu, čupā grūžamā saucamā. Kaut kā tā. Esam nominušies tagad 38 kilometrus un esam pelnījuši pusdienas. Tad jau kaut kā tā.
Tā līdz vēlākam. Esam netālu no Daugavpils. Laiciņš svelmīgs, velk uz negaisu atkal. Un mēs tik minam un minam. Daugavpilī uztaisīsim kafijas pauzi. Un dragāsim tālāk, jo baigi negribās salīt. Un jātiek ātrāk līdz Krāslavai, lai var nobāzēties un kaut kā tā. Lai nedabujam pādu no bargā zibens tēva. Dāvis šodien jūtās labi, tā ir? Jā, ir labi šodien. Šodien Dāvis jūtās labāk, ir atpūties. Tagad izbraucam no Daugavpils. Esam Daugavpilī pa vienu maliņu izbraukuši cauri. Nobraukt ir 65,5 kilometri un palikuši vēl 46, ko šodien nomīt. Un tad būsim Krāslavā, galapunktā. Nu ko, ir pienācis tas brīdis, kad tūlīt nobraukt 1000 kilometri. Mēs ar Dāvu uztaisīsim tad arī pauzīt pa godu 1000. Ir 1000! Juhu! Ir štuka! Laba sajūta. 1000 ir nobraukts. Un šodien nepavisam neiet viegli. Ir baigi kalnainie ceļi te pie Daugavpils lejā uz Krāslavu. Augšā, lejā un ritīgi svelme. Tagad mēs uztaisīsim pauzīti pa goda 1000 un tad atkal dosimies tālāk, pirms nav sācis ducināt pērkons. Vēl palikuši tikai 2 kilometri līdz šīs 9. dienas finišam. Paliekam Krāslavā, atkal pie paziņām. Kaut kā visu laiku veicās. Visu laiku atrodās kaut kas. Paldies! Un. Neko. Steidzam, jo ir jau pirmās pilas pērkona lietas. Negribam galīgi salīt. Dāvis ar tepat šodien izturēja pilnu dienu. Malacis. 9. diena pievarēta. Un mēs paliekam viesnīcā. Priedaine. Starp priedītēm smuka mājiņa. Un bija atkal grūta diena dēļ karstuma. 29 grādi. Un sutīgs gaiss. Un paņēmām viesnīcu, jo sola baigo lietu un bija jau nogāze jau. Un tāpēc, lai galīgi nebūtu slapi apstākļi, tad vienkārši paliksim šeit. Skaistu vietiņu. Kaut kā tā. Pagaidām viss. Dzersim kafiju, taisīsim ēst, mečs taisīs ēst, mēs ar Dāvu atpūtīsimies. Kaut kā tā. Dāvs arī malacis šodien izturēja visu. Nenolūs kā vakardiena, bet viņam grūti gāja tāpatās dēļ kājas un karstuma. Bet, malacis izturēja. Vēl rītdien 133 kilometri jānobrauc līdz Krāslava un... Es to aizmirsu, kā sauc. Uz kurien mēs rītdien braucam? Uz Kārsavu. Ārprāts jūk, jo man viss tās pilsētas. Kaut kā tā. Te jau pagaidām. Tā. Nē, varat arī teikt.
nākot tagad ļoti labi, mierīgi. Svaigs gaiss, beidzot ir gaiss. Beidzot gaiss. Dāvas manā vietā ielīd. Dāvim sāp ceļgalu padusas. Fū! Kāja padusītas. Viņam te viss ir sarkās. Es zinu. Viņam sāp. Labrīt! Ir 10. diena un izbraucu no Krāslavas. Izbraucu no Krāslavas, man ļūk tiešām visas dienas un pilsētas. Izbraucu no Krāslavas un braukšu caur gar Rāznas ezeru tagad uz Kārsavu. Kaut kā tā. Tiekamies. Praktiski esmu iebraucis Rēzeknē. Esmu nominies 89 kilometrus un vēl palikuši 42 kilometri, ko mīt. Tā kā lielākais ir aiz muguras jau. Un tūlīt arī iebrauc Rēzeknes pilsētā. Jāmēģina atrast vietiņu, kur atpūsties bišķiņu un kafiju gribās un saldējumu apēst. Kaut kā tam līdzīgi. Reko arī ir Rēzeknes pilsēta. Jāsamazina ātrums uz 50, lai fotorators nenoķer. Tiekamies vēlāk. Redz, kā Rēzekne mani pārsteidza lietu, kamēr dzēra kafiju, bet tā kā tikmēr arī lietas klāt. Baigi nu negāžu, bet ir kaut kā tā. Palikuši vairs 36 kilometri. Un tad jau tiekamies Kārsavā. Jū! Yes! Čau! Tad aiziet pirmais nakts brauciens. Atā! Čau visiem! Esmu atpakaļ. Pēc mazas pauzītes. Piespiedu kārtā. Un sāksim šodien. Dienas tālāk. Šī sanāk tāda 11. diena. Pauzīte man bija nedēļu. Un tagad svinu no Kārsavas uz Ainažiem. Jā. Esmu nolēmis vienā braucienā pievarēt Kārsavu Ainažu caur Viļaku, caur Alūksni, Api, pēc tam nedaudz iekšā būs Igaunija līdz Volgai un tad caur Rūjienu uz Ainažiem. Kaut kā 330 km aptuveni. Jānomina. Tā kā tiekamies. Apkārt ir pērpunkts. Priekšā redz, ka dabūšu gāzienu laikam. Tas viss sniegs. Laišam. Nav variantu. Jāpabeidz.
4 kilometri pirms mūsu randiņu vietas noķēra. Urās! Nu ko, drīz alūksne klāt. Vēl kaut kādi 8 vai 9 kilometri. Un būšu alūksnē. Pēc tam uz api. Pa pāri robežai. Gar robežu maliņu pa Igauniju. Līdz Valgai. Tad no Valgas uz Valku. Tad tie tālāk. Tā Rūjiena uz Ainažiem. Kā ir? Pirms tam bija teicis. Davai, tālākam. Next forša, dzīvnieku daudz. Interesanti. Nā. Esam alūksnē, lai man pēc iedzer kafiju. Labrītiņ. 5 un esmu ticis cauri alūksnē. Viss pagulēju stundeņu. Un pavadošais laiž tālāk. Un es arī mīgu. Mans kafijas pauzīte bija. Kafija man. Sēdējām, papļāpājām. Esam nedaudz 12 kilometri pirms Valgas, ne, bet Valgas un tāpat arī Valka ir. Saulīte pieņemās spēkā. Vēl ir tā 12 kilometri līdz Valkai. Un pēc tam kaut kādi 130 vēl līdz Ainažiem no Valkas. Tā kā vēl ir ko turēt. tagad ceļa posmā, kur praktiski šeit brauc pa Igauniju. Un rekur, tajā ceļa pusē pāri grāvītim uzreiz ir Latvija. Tik tuvu robežai. Reti, kad sanāk pabraukties pa tādu foršu ceļu vēl. Forši. Dīvaini sajūt bišķi. Te ir Latvija un te ir Igaunija. Labs. Šeit mēs iebraucam Valkai. Esmu Latvijā. Juhu! Dodamies uz Ērģemi. Pauzīt. Fui à padaria, pedi pão na chapa. Fui à padaria, pedi pão na chapa. Taitele. Fui à padaria, pedi pão na chapa. E pingado com leite. 300 ir sasniegts. Vēl palikuši 28 kilometri līdz Ainažiem. Tikko izbrauc par Taiteli. Vienā piegājienā ar pauzītēm vairāk kā 300 kilometri. Kaut kas pirmo reizi manā pieredzē ar velo braukšanu. Kaut kas tāds. Bija psiholoģiski, fiziski. Grūti, es neteikšu, nebija viegli. Interesanti. Cīņa ar sevi.
pingado com leite, e um pingado com, e um pingado com, e um pingado com. Fui à padaria, pedi um pão na chapa. 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 E um pingado com leite, e um pingado com leite, e um pingado com, e um pingado com, e um pingado com leite, e um pingado com leite, e um pingado com leite, e um pingado com, e um pingado com, e um pingado com. Viss, tiksies, rieviot.